Kas tur ir nākošais? Openings. Labvakar, cienījamie radioklausītāji! Silta un sutīga savam nenovēršamajam galam tuvojas kārtējā Nacionālā teātra sezona. Atviegloti nopūšas gan aktieri, gan skatītāji, ka drīz tas viss būs galā. Vēl tikai akciju sabiedrības Intūrists organizētās 3 silmaču dziesmu spēles un ar Dievu līdz rudenim. Nepretendējot uz dziļāku sezonas analīzi, pietkarsimies tikai dažām premjerām, kas šai visumā sausajā periodā ir palikušas kā atsevišķas lietus peļķes. Vairāki mūsu speciālie biroji, gan šaipus, gan viņpus okeāna, joprojām nesekmīgi mēģina uzzināt, kas ir šis nezināmais, ar ko Saucerīta Viese un Jūlija Bebrišs mēģina sarunāties caur Jāni Reini. Vai tikai tas nav, bet par to citā reizē. Ir sen zināma patiesība, ka katram teātrim ir laika pa laikam jāatgriežas pie nemirstīgā Šekspīra, lai asinātu meistarības ieročus un pārbaudītu pašreizējās iegribes dziļumu. Tāpat katram sevi cienošam Latviju teātrim ir laika pa laikam sevi no jauna jāatrod mūsu dramaturģijas Urgas, Dižakmens, Gunāra Priedes darbos. Bet tomēr par izcilu uzdrošināšanos jāuzskata jaunā režijas diplomanda Valda Lūriņa drosme, ķeroties pie tik filozofiski sarežģīta gabala kā ražošanas ēposa Filiāle. Domājams, ka režisors savos brieduma gados dažādās interpretācijās uz dažādām skatuvēm vēl nereizi atgriezīsies pie šīs lugas. Nevienas saukts, ne gaidīts, protams, ne iepriekš pieteikts, virs Latvijas kādu nakti sāk plosīties orkāns, saukts Velta, nodarot zaudējumus gan kolhozu, gan teātru truvām. Stoiciskā mierā, šoreiz bez nekādas panikas, stihijas uzbrukumu sagaida Nacionālā teātra civilās aizsardzības vienība Kalniņa kunga vadībā. Operatīvie darbinieki ieņem paredzamās ūdens, ieplūdes un izplūdes vietas, bruņojušies spaiņiem un koka vestēm. Īpašas uzslavas pēc katastrofas likvidēšanas saņem Inns Burāns, kas būdams vēl karaļa Henrija bruņās, ar savu augumu aizsedz un uz labu brīdi aiztur trakojošo ūdens sprūšlu, kas laužas no toaletes poda, un Baiva Sūna, kas, pateicoties savām auguma priekšrocībām, iznes no pārplūdušā pagraba instrukciju, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
antīkās Grieķijas un viduslaiku Spānijas politiskās aprises latviešu skatītājam būtu tumša bilde, ja nebūtu iespējas SEP valstu ietvaros iepirkt par lētāku naudu darbus par šo tēmu Ungārijā. Elektras Ungāru variants beidzis savu dzīvi uz Nacionālā teātra skatuves, lai dotu vietu Spānijas Isabeles Ungāru variantam. Protams, bez šaubām arī šai izrādei būs iespējas viesoties Ungārijas mazpilsētās un šahtās. Un tagad no rubrikas jubilejas rauti apbalvojumi. Par saulaicīgi iecerēto un veiksmīgi dzīvē izvesto krievu un latviešu aktieru draudzības vakaru goda zīmes saņēmuši Ņīneņa Znāmova un Ģirds Jākovļevs. Mūsu sirmā planēta, griezdamās nemitīgajā laika plūdumā, ir nonākusi līdz tai atzīmei, kad 50-tnieku slieksni pārkāpja vesela ģenētiska kopa, kuras uzskati, domas un ziņas veidojušās sevišķi sarežģītos vēsturiskos apstākļos. Tā mūsu šodienas jubilārs ir Arno Upenieks, kas šo brīnišķo dieva pasaulīti pirmo reizi ierauga 1933. gadā, kad savu himēras galvu paceļ brūnais nezvērs Vācijā. Puisītis dzimis tramvajnieku ģimenē no mātes Emīlijas un tēva Augusta kopīgās mīlas. Vēl nav dzimis Raimonds Pauls, tāpēc jauniešu sirdis saviļņo temperamentīgais Arno Babačanjans, kura dziesmas jaunieši slepeni klausās pa radio, arī Emīlija un Augusts. Tāpēc savu pirmdzimto nosauc Lielā Arbēņa vārdā. Šodienas gaviļnieks gan nav sava vārda brāļa mūzikas cienītājs. Kopīga viņiem ir vienīgi tieksme pēc blondām sievietēm. Tāpat kā vīra gados pie pilna prāta, jubilārs ar beduīnu vainagdziņu galvā abrīnos sirmās Gazas piramīdas Ēģiptē, tāpat viņš bērna gados vēl neapzinājies savus mērķus un centienus, stāv ar pīpenīšu vainagdziņu galvā pie brīvības pieminekļa atklāšanas Rīgā. Nāk 40. gads ar jaunām vēsmām. Arī Pārdaugavā beidzot tiek atvērtas skolas. Tiek ieviesta obligātā izglītība, kas piespiež arī mazo upenieku ņemt rokā zīmuli un grāmatu. Seko smagie vācu okupācijas gadi, kas pavadīti lielākoties pagrīdē. Konkrētāk runājot, kaimiņos esošajā valsts arhīva pagrabā, Slogas ielā. Kad karja rēkoņa aizvedas uz Kurzemes pusi, Arno nāk no arhīvu pagrabā ārā, līdz nesdams vairākus vērtīgus dokumentus, starp tiem Mierlauka vēstules Staņslavski, kuras vēl šobaldien nav atdevis. Atceroties pieminēto laika posmu, pats jubilārs saka:
īsā laikā es iemācījos vairākas himnus un dziesmu Schöne Wetter, komm auf der Divan. Dricke, dricke, dricke. Sako bezmērķīgi nosistie pusaugas gadi, kas aizvadīti Āgenskalnu priedēs un Zunda kanālī. No galīgas depresijas un maldu ceļa jubilāru saulītē izved jaundibinātais Pionieru teātris, kur darbojoties kopā ar Arnoldu Līniņu un Laimoni Kāmaru atveido savas pirmās dzērāju lomas. Pats, būdams atturībnieks, Arno spēja novērot cilvēka uzvedību reibuma stāvoklī. Un šī tēma, kā zelta dzīpars, vies cauri visai viņa daļradei. Vēlēdamies iepazīt teātra mākslu no saknes, Arno kļūst par tagad likvidētā Jelgavas teātra dekorāciju montētāju mašīnistu. Burvīgā bohēmas gaisotne paņem viņu visu. Te iemācās spēlēt zolīti, te iztukšot vīna pokalu, te tiek iepazīta pirmā sieviete. Daudz to vēl būs viņa dzīvē, bet par to vēlāk. Tā vispusīgi gatavots jaunais mākslas censonis iestājas uzspēles meistara Aleksandra Leimaņa kursā teātra fakultātē. Pēc kursa absolvēšanas ar raksturu komiķa diplomu kabatā, ar mātes ceļa cibu un duļķainu priekšstatu par to, kas viņu sagaida, dodas uz Liepājas teātri. Šīs pilsētas skatītājs nevienā no pirmizrādēm viņu tā arī neierauga, jo tai laikā dziļā slepenībā Rīgā tiek dibināta pirmā latviešu popmūzikas kopa, vēlāk saukta par Reo. Vienmēr kārais uz visu jauno, Arno kļūst par šī orķestra pirmo konferansjē. No tā laika uz visu mūžu atrastams sev paliekošu vietu uz koncertu estrādēm. Šeit arī savu pirmo treningu izved vēlāk tik pazīstamais tandēms Arno Upenieks un Valdis Artavs, kam jubilejas reizē jāvēl vēl ilgus gadus sēt apgaismības sēklu Latvijas laukos un mazpilsētās. Kādā no Reo koncertiem jauno aktieri uzskata tagad šefrežisors, tolaik Nacionālā teātra fizorgs Alfreds Jaunšāns un ieteica viņu. Ar savu nemaldīgo intuīciju justams, ka orķestrī agri vai vēlu idejiska repertuāra trūkuma dēļ aizklapēs ciet, Arno Upenieks spēr izšķirošo soli un kļūst par Nacionālā teātra aktieri ar algu 85 rubļi, kura stabili saglabājas līdz šai dienai. Turpmākais dzīves posms visiem klausītājiem labi zināms. Citam vairāk, citam mazāk. Un tagad pats interesantākais. Jau augstāk absolūtā tēma - sievietes viņa dzīvē.
Arnolds aizelsdamies ar Arno biksēm rokās, dzinās viņam pakaļ veselus 2 kilometrus. Jau gandrīz viņu panācis arī Miņķa. Stundas ritēja lēni. Pēc tam viņi ilgi gulēja klusēdami. Pēdīgi Gundega iečukstējās. Arno, mīļais, bet kā ar rītiem tu stresat? Virguļoja zeltainie saules stāri, kailie jauniešu ķermeņi laistījās saulē. Ar saucienu noķeršu Arno metās uz jautrītas pusi. Tikpat jau kā viņu panācis gribēdams tai vidi. Paldies! Un uz sadzirdēšanos! Šito vārdu tu esi pielicis pēc tam klāt, vai tāds bija? To neatceramies, jā. Jā, nu Vītas Samarīgas balss ir bijis zāģis, visu laiku gāja, bija grūti bija klausīties viņu šito ar. Nu, Arno bija tāds, es pat varu teikt, ka tāds triumvirāts. Arno, Ulds un es, ka mēs tur tā pie Arno tur bieži vien tikāmies viņu mājās un arī, nu, vienreizēji gaišs un atvērts cilvēks un tā tālāk. Nu, pie Ulda mājās, pie Arno, tas bija bieži pēc izrāžu pasākumu vietu. Man no Arno ir palikuši vairāk Arno teicienu, kurus es laikam tā atceros un skandinu. Viens no teicieniem bija: seja man ir krunkaina, bet toties smadzenes man ir glūdas. Tas bija Arno teicieni. Jā, bet viņa bija jau no dzimšanas, tā kā švammīte. Tā kā švammīte būs, jā, tāds. Direktors viņu iesauc no rīta, iesauc Arno, nu ienāciet kabinetā pirmams. Nu, kas man jādzird? Izrāžu vadītāji saka, ka jūs vakar esat bijis tā izrādē ierēģis. Nu, kā tad tā? Arno saka, bet direktori, es taču uz darbu nāku kā uz svētkiem. Ko mēs svētkos daram? Tas Filipsons atmets ar roku.